problēma bija vairāk gadu garumā. Izteiktāk tā parādījās pēc grūtniecībām. Uz manas bālās ādas bija skaisti redzami šie zilie asinsvadi, kas kā jau pēc zilumiem sāk izskatīties. Līdz ar to nolēmu, kad ir jāliek punkts, un tad griezos šeit pēc palīdzības. Bērnu saslimšanu, bērnu problēmu risināšana sākas ar vizīti pie flebologa. Flebologa vizīte sastāv no vairākiem etapiem. Pirmkārt, protams, pacients izstāsta savas sūdzības, vai tās ir vizuālas problēmas, vai izspiežās kaut kādas vēnas, vai lielākas vai mazākas, vai pacientu traucē tūska, smaguma sajūta. Pēc tam ārsts veic vēnu diagnostiku, veic vēnu izmeklējumu, to veic ar ultrasonoskopu, kurā mēs redzam vēnu anatomiskās izmaiņas, vai vēnas ir paplašinātas, vai ir lielākas, vai ir kaut kādi patoloģiski atzarojumi, un mēs varam noteikt, vai šī vēna pilda pilnvērtīgi savu funkciju, vai tajā ir atpakaļplūsma, vai viņa darbojas normāli. Un tad mēs saliekam visu kopā un izdomājam, kāds būtu labākais veids pacienta sūdzību atrisināšanai. Modernā fleboloģija piedāvā divus risinājumus. Vai tās ir operācijas, vai tā varētu būt skleroterapija. Skleroterapija ir speciālu medikamentu ievadīšana slimajās vēnās, kura rezultātā vēna sarētojas, veidojas rētaudi, kuri lēnā gaitā pēc tam uzsūcās. Līdzīgi notiek arī lāzera operāciju laikā, tikai lāzera operāciju laikā termiski apstrādājam, apdedzinām vēnu. Mūsdienās dažos gadījumos pat pēc procedūras nevajag nesāt kompresijas zeķes, pigmentācija, ādas izmaiņas daudz ātrāk izzūd, ja arī tādas ir. Skleroterapija ir vienkārša, absolūti ambulatora procedūra, kuru mēs varam veikt kabinetā ambulatorās pieņemšanas laikā. Tas ir plus mīnus 20–30 minūtes, un uzreiz pacients var atgriezties savās ikdienas gaitās, var atgriezties uz darbu, var atgriezties mājās, var atgriezties pie savām fiziskajām aktivitātēm, pie sportošanas, hobijiem, un nav jāievēro nekāds īpaši saudzējošs pēc procedūras periods. Ārsts bija ļoti pretimnākoši, izstāstīja visu, kas notiek, pabrīdināja par katru dūrienu. Principā procedūra vispār nav sāpīga. Ārsts tiešām spēja arī nomierināt pirms katras dūriena. Tā kā es ieteiktu jebkuram nākt un pārbaudīt savu vēnu veselību uz Dīnsbergas klīniku. Noteikti sirsnīgāk ieteikšu ārstu Bruņinieku, jo šīs ārsta zināšanas un cilvēciskais faktors tiešām ļoti palīdzēja man, atviegloja manas bailes kā no ārsta apmeklējuma īsti. Skleroterapija patiesībā ir tā kā medicīnas brīnuma noiņa, fleboloģijas brīnuma noiņa, ar kuras palīdzību mēs atrisinām ļoti daudzas problēmas.